Labdien, labdien! Mans vārds ir Valters Gražulis. Šodien mums ir saruna par prokrastināciju, un eksperts, kuru es aicināšu, mums būs Dācis Krastiņš. Tūlīt pievienosim Dāci, un tad arī es jums izstāstīšu šo un tūlīt arī aprunāsimies. Nosūtīsim Dācei linku. Un Dāci jau mums ir klāt. Dāci, čau, čau. Čau, Valter, čau. Es nemaz nepaspēju tevi stādīt priekšā, ka tu jau esi pievienosies. Tāpēc, Dāci, izstāsti pati par sevi, tad mazs ievads par prokrastināciju un ķeramies klāt. Jā. Kas tu esi? Es parasti stāstu par to, ka man ir ļoti daudz lomas. Ikdienā es strādāju algotu darbu LMT Retail Logistics, tā ir mana pamatnodarbošanās, bet šad un tad es esmu arī viņa partners trenere. Esmu gan individuālais coach, gan komandu coach, varētu teikt arī mediātors šobrīd. Tā kā ļoti daudz lomas. Un par to, ka Valter, tu novērtēji to, ka es ierados laicīgi, tā laikam nevarētu būt, ka treneris, kurš stāsta par laika plānošanu, kas ir tā mana galvenā tēma, kad es ierastos nokavējusies. Tā laikam tas nebūtu ok. Tev ir lomas sociālais spiediens. Ļoti labi. Dācis, zini kā, mans pirmais jautājums, es viņu atļaušos uz viņu garāk uzdot. Jautājuma būtība bija ļoti vienkārši, kas tad ir tā prokrastinācija, tā lai mums visiem ir vienāda izpratne. Bet pirms tu atbildi, zini kā, es varbūt uzreiz ieskicēšu nedaudz to fonu, jo man patiešām bija ārkārtīgi interesanti, kad es gatavojošais sarunai, es sapratu, ka man ir zināmas attiecības ar prokrastināciju. Jo es sapratu, ka mūsu attiecības ir transformējušās un attīstījušās, jo ir bijuši mirkļi, kurā man bija sajūta, ka es esmu slinks. Tad ir bijuši kaut kādi milzīgi produktivitātes būsti, kuros tur visus iespējamos metodes, Fiore, Pomodoro, vēl kaut kādas lietas izskaidrojumi ir. Tad ir bijuši mirkļi, kuros man licies nav nekādas prokrastinācijas. Tas ir mārketings, kuru mums tirgo un uzliek zinām sociālo spiedienu par to, ka mums tur ko jādara vairākie. Tad es secināju šodien pārdomās, kad ir bijuši mirkļi, kurās sapratu, arī nav prokrastinācija. Tev vienkārši jāiepazīst sevi. Ja tu nevari to darbu izdarīt no rīta, tad dari vakarā un kādi pārmetumi ir. Tad tāpatās milzīgs pārdoms par to, vai tas attiecas vienādi uz tehniskiem vai uz iedvesmas darbiem. Ir mirkļi, kuri ir tāda vienkārši disciplīna. Paņem un izdara. Sakārto to grāmatu plauktu vai čekus, un ir mirkļi, kuri iedvesmē. Respektīvi, patiešām ārkārtīgi interesanti, kur tās viedoklis ir. Bet, lai mēs esam uz vienas strīpas, izstāstot pārējiem taviem vārdiem, prokrastinācija, ko šis lamu vārds vai anglicisms nozīmē. Jā, es arī gribēju teikt, ka daudzi, dažkārt, kad es saku, ka es šo to zinu, vai esmu pētījusi prokrastinēšanu vai prokrastināciju, tad man saka, ko tas īsti nozīmē, ko tu tagad rājies. Tad prokrastinēšana ir, principā, mēs varētu likt tādu vienādības dzīvi, darbu atlikšana. Un man patikās ļoti tas, ko tu tagad teici, kā es esmu vienkārši slinks, ja tev ir bijis kādreiz šāda ideja. Man arī pa laikam ir bijis tāda ideja, bet principā prokrastinēšana tas nav slinkums. Prokrastinēšana, jo ko mēs darām, tad, kad mums ir kaut kāds svarīgs uzdevums, noteikti cilvēki dzīvē to ir piedzīvojuši, kad ir jāraksta kaut kāds diploma darbs vai bakalaura darbs vai kaut kas ir jāmācās. Bet nē, tieši tad man ir jāsakārto skapis, tieši tad man ir jānomazgā logi, tieši tad man ir jānopļauj zāle un vispārībā, nezinu, šitā grāmata, šitā nodaļa pabeigšu un tad. Un līdz ar to tas nav gluži slinkums. Slinkums ir tad, kad mēs faktiski atļaujam sev neko nedarīt. Bet prokrastinēšana tā, ka mēs nepieķeramies tiem darbiem, kas ir svarīgi mums, bet ka mēs darām kaut ko varbūt citu. Forši. Tiešām man jāsaka paldies, ka tu atnāci, jo, ja tu gribētos atlikt šo darbu, tad tu tagad būtu mazgājis logus vai darījis citus darbus, ko savādāk varbūt nepieķertos klāt. Labi. Zini kāds, un otrs jautājums man tiešām, es arī esmu saskāries to viedokli, vairāk gan ar citu cilvēku viedokli, bet arī, kāpēc ir slikti? Jo daudzi saka par to, ka tas spiediens ir vajadzīgs, par to, ka tas iepriekšējais vakara tā iedvesma un tas būs, viņš ir vajadzīgs. Un tad citi saka, tas nav slikti, man tā strādā. Un tad, kad es esmu sastresojies, pārnervozējies, tad es varu pieķerties. Jā. Tad tavs viedoklis par šo viedokli. Jā. Es tiešām šo tēmu pētu, jo līdzīgi, Valter, kā tu, es esmu gājis cauri tādām dažādākām stadijām, man bija pašai interesanti.
Un faktiski es pat nevaru vairs nosaukt nevienu tādu autoru, jo man liekas, ka tie autori saka dažādas idejas, un es viņus esmu jau pilnīgi pārstrādājusi un adaptējusi tai savā kursā, un respektīvi vairs nevar pat atdalīt, kur ir vairs mans piedzīvotais vai kur ir kāds ko teicis, bet tas, ko es par prokrastinēšanu saprotu, kāpēc ir vērts vispār par to runāt, kāpēc ir vērts to izzināt sevi, man tas ļoti patikās, kā tu teici, izzināt sevi, tas ir par to, kas ir slikts no prokrastinēšanas. Pirmā lieta, kas ir slikta, tas ir stress, jo pilnīgi skaidrs, ka cilvēki tomēr streso, viņi zina, ka ir kaut kāds darbiņš, kas ir jāizdara, un visu laiku atliek, un iekšā ir tāds urdulis. Ja? Tāpēc īstenībā šī ir tik populāra tēma, jo skaidrs, ka cilvēki nav apmierināti ar to, ka neizdara pietiekoši laicīgi šīs lietas. Nu, un par stresu mēs te varētu gari un plaši runāt, kādas ir kroniska stresa sekas, tā noteikti ir dzīves kvalitāte, kas šis stress ietekmē dzīves kvalitāti. Es nesākšu runāt vēl par kaut kādām veselības problēmām. Tātad stress ir numur 1. Un otra lieta, par ko man ļoti patīk runāt, ir par to, ka mēs varam paskatīties uz prokrastinēšanu, ka tas neļauj mums sasniegt savu potenciālu, jo katrā no mums slēpjas milzīgs potenciāls, un mēs citreiz varbūt pazīstam tādus cilvēkus, kuriem ir bijušas ļoti foršas iespējas dzīvē, un viņš neko nav izdarījis. Vai, piemēram, cilvēki, kas nāk vispār no kaut kādiem trakiem apstākļiem, kur liekas, ka tas sākuma konfliktiņš ir iedots šausmas, kas tur vispār sanāks no tā cilvēka, bet viņš darot, realizējot savu potenciālu, sasniedz milzīgus sasniegumus. Tā kā divas tādas lietas, ko es gribēju pieminēt, tātad stress un potenciāla realizēšana. Nu jā, un par to atlikšanu, tad par atlikšanu šī ir, var teikt, tāds arī atsevišķs topiks, kad principā atlikšana tas ir tāds ieradums, ko mēs varbūt esam paņēmuši tīri. Es gribētu teikt, ka no bērnības un varbūt jaunības mēs esam iemācījušies, kad reizēm ir baigi forši atlikt tās īstermiņa ciešanas un dabūt tādu īstermiņa baudu, bet patiesībā tas rezultējās ar tādām ilgtermiņa ciešanām. Un tas ir ieradums, un kas notiekās tad, kad mēs, teiksim, atliekam un tomēr kaut kādā brīdī saņemamies, tev ir taisnība, jo skaidrs, kad ir kaut kāds moments, kad ir divi varianti, kas pēc tam notiekās, kad cilvēks atliek. Viens ir, ka viņš vispār aizbēg, un viņš neko nedara, bet otrs, ka viņš saņemās pēdējā brīdī. Un šeit, kas notiekās, te ļoti spilgti izpaužās stress. Tad pirmkārt stress ir bijis visu šo te laiku, pirms viņš vispār sācis darīt. Un tagad viņš saprot, viss tagad ir deadlines, tagad man tiešām ir jāķerās klāt un jādara. Tajā brīdī skars, kad ķermenis ieslēdz tādu lielāku režīmu, un patiesībā tas arī ir tas stress, kas mums liek saņemties. Un faktiski nav tad vispār variantu, tad ir jāņem un jādara. Tā es varētu teikt, ka mēs esam varbūt kaut kādā brīdī pieradinājuši sevi darīt tajā pēdējā brīdī, un mēs zinām, tad nebūs variantu, nostrādās un es saņemšos un es izdarīšu. Es tev saprotu. Dāci, ļauj man no saviem vārdiem pateikt, un tad tu apstiprini, vai es esmu arī pareizi sapratis vai nē, kā mūžīgais students, jo tā viena lieta es saprotu, ka tas stress ir, jo ja es varētu atlikt un tādī laikā priecāties par dzīvi, dzert kapučīno un būt ārā, tad patiesībā vēl būtu forši, vai ne? Tad es uztaisu pauzi, un tad es atkal esmu out in, un tad bet tas tā nenotiek. Ja? Tas laikam ir tā mūsdienu frāze, ka mēs mazāk strādājam, vairāk nogurstam, ja mēs domājam 24/7. Jā, okay. Labi. Otrs ir, kas bija ļoti interesants, tas augstākais potenciāls, jo parasti cilvēki skatās no tās saku viedokļa, vai ne? Saka, es slinkai, saka, visi gudri, es neizdarīšu, nebūs labi un tā tālāk, bet tas, ko tu man patiki, tā ļoti doma, ka pastīties kā uz augstāko potenciālu. Respektīvi, ja es tomēr saņemšos vai izdarīšu to darbu, no kuras mulku, tad ir liela varbūtība, ka es kaut ko vai iemācīšos vai izdarīšu vairāk, vai katrā ziņā tas būs tāds mans nākamais līmenis. Ļoti labi. Un trešais ir paradumi, tu saki, jā, paradumi. Es mēģinu atcerēt, kurā mirklī tās paradumus rodās bērnībā, konfekcēs tas īsti neatliku, bet ko es atliku bērnībā? Skolā droši vien sāku atlikt, vai ne?
Iedod man droši skolā. vien, kurā mirklī tas pārdums visbiežāk sāk rasties? Te var būt dažādi. Tas var būt, es skatos šobrīd ar tādu lielu prieku uz savu bērnu, kurš ļoti smuki tiek galā ar darbiem. Savā ziņā mums arī reizēm parādās šī diskusija par prokrastinēšanu, bet es redzu, ka tas nav tā kā viņam ļoti traki. Es zinu, ka manā dzīvē, man skolā bija tā novilkt līdz pēdējiem, un tad varbūt vēl no rīta izpildīt to mājdarbu. Man jau tas stress iet līdzi tā kā visu laiku. Bet laikam vispilgtāk man nāk prātā studiju laiks, kad es atceros, ka man bija tādas kursu biedrenes, kuras laicīgi rakstīja šos savus kursu darbus un diplomu darbus, un pēc tam saņēma 10. Viņas to dara, kādā... lai tev radītu stresu. Man liekas, ka šie cilvēki ir ļauni. Viņi to dara, lai citi justās sliktāk. Ja visi normāli cilvēki atliek, un tad ir tie, kas laicīgi sāk visu darīt. Piedod, joks nevienmēr. Ne, es domāju, tā vēl tad nevajag kļūt iedomīgam, ka viņi domā par tevi, lai tev radītu stresu. Viņi domā tomēr par sevi. Un jā, tad es biju noteikti tā, kur darīju kaut kādā pēdējā brīdī. Un liels man bija tāds pozitīvs pārsteigums, ka tiešām pētot, kad es ieraudzīju višķiņ to citu vērtību, kā tas ir, kad tu sāc darīt laicīgi. Okay. Tu sajūti atšķirību, ja? Tu biji vienā pusē, tu sajūti atšķirību, kas ir tas, ka darot savādāk, tu dabūji to plusu. Jā, ja? Okay. Protams, jo. Mēs pat tagad gribās mazliet ķerties klāt iemesliem, bet es zinu, ka tas mums ir atstāts tādām otrai daļai šai sarunai, bet faktiski, jā, tad, kad mēs sākām darīt laicīgi, kaut vai pa maziem solīšiem, šis te frāze mazi soļi katru dienu ir brīnišķīga frāze, ko ieliekot savā dzīvē, mēs varam sasniegt brīnišķīgus rezultātus. Okay. Jo, pavisam īsi ieskicējot, es padalīšos tikko ar tādu vienu savu piemēru, kur es patiesībā atliku, man bija jāsagatavo eseja, plānoju vēl šo to mācīties, un man, lai tad iestātos šajā te skoliņā vai kursā, bija jāuzraksta eseja. Un man bija pārliecība, ka tā eseja jāuzraksta līdz 10. datumam, un es prokrastinēju. Man arī gadās joprojām kaut kā atlikt. Un es pieķeros, un viss ir pēdējais vakars, ir 10. datums, es pieķeros klāt, un tagad rakstu, un es skatos tajā aprakstā, patiesībā ir 12. datums. Es domāju, aleluja, tad man vēl višķiņi ir tomēr laiks. Un rītīgs forši bija novērot to, ka es tagad piesēdos, un kāpēc es nepieķēros tai esejai, tāpēc, ka man bija tādas domas, ko es tur teikšu, man īsti nav tā kā tāda pilna skaidrība, ko es tur teikšu. Bet es tajā vakarā piesēdos, es uzrakstīju tik, cik es zinu, tik, cik es varu, un tad bija tā, es gāju gulēt, man vēl nāca prātā kaut kādas domas, kaut kādas idejas, es fiks paņēmu telefonu, notos pierakstu šīs te idejas, pēc tam no rīta es aizēju skriet, es vēlreiz domāju, tātad, ko es tur uzrakstīju, pat nevis apzināti, ka tagad es padomāšu, bet tīri tiešām nāk tās domas prātā, un domāju tā, ko es uzrakstīju, ko es pierakstīju tajos notos, un kā tas vēl varētu iet iekšā tajā tekstā. Un tad bija, tad es vēl 11. datumā vēl šo to uzrakstīju, tā kā faktiski varētu teikt pabeidzu, bet es atstāju vēl, lai pa nakti nosēžās, un 12. no rīta vēlreiz izgāju cauri, bet tad gan es pieliku punktu, lai vairāk sevi nemocītu, tā kā man patīk arī šī frāze done is better than perfect, ja, kad iesniedzu un viss, un atbildēju, ka ir saņēmuši tā kā, un šis man atkal liek pārliecināties par to, ka tomēr nevajag atstāt uz to pēdējo brīdi, kad ir jāatstāja kaut kāds tas laika termiņš, kad es varu izdarīt, cik es varu, tad nāk šīs te idejas, es kaut ko pielaboju, un tad jau ir tāds rezultāts, ar kuru es esmu daudz uz apmierināta. Man nāk tāds rupšs salīdzinājums. Es domāju, vai publiski drīkst, bet es domāju, ka viņš ir jāpasaka. Man tas latviešu teiciens tavai versijai bija, ka labāk sūdīgi izdarīt nekā kvalitatīvi atlikt. Ja citreiz mēs ļoti kvalitatīvi atliekam. Bet tāds, man norizināja vēl viena doma, jo patiesībā tas, kas man ļoti patīk šai sarunai šobrīd, ka visu laiku mēs runājam par tām sakām, problēmām, šīm tikai lietām, bet arī par ieguvumiem. Vai ne? Viens ir tas, ka mēs nokļūstam nākamā līmenī, bet arī tas, ko tu man teici, vismaz es savilku, ka
darbs ar versijām vienmēr ir kvalitatīvāks kā vienreiz. Restīvi, tā kā man ir 3-4 iterācijas, viņi vienmēr būs kvalitatīvāki, vai es 8 stundas strādāšu pie tā darba. Jā, jā. Zini, kā ar šo ir? Man ir bijušas diskusijas ar apmācību dalībniekiem par šo, kad tiešām apmācību dalībnieki nāk ar šo te pašu uzskatu, ko mēs tikko jau iztirzājām, kad man nav idejas, man nav iedvesmā, es nevaru tam darbam tur pieķerties. Tad, kad ir tas pēdējais moments, tad tomēr tās idejas nāk. Un tur tiešām darbojas tas stresa moments, kad es pieķeros un izdaru. Savukārt, mēs īsti nevaram izmērīt, kāds būs tas rezultāts, kāds ir tas moments, tā iedvesma, tas radošums, kad es izdaru tajā pēdējā brīdī, un kāds būs tad, kad es to daru tomēr tādā ilgākā periodā, kad tu teici ar iterācijām. Bet katrā ziņā es zinu to, ka man pašai ir bijuši tādi pārdzīvojumi, kad es, teiksim, izdaru tajā pēdējā brīdī, es aizsūtu un domāju, tā, īstenībā tur vēl varēja to pateikt, tur vēl varēja to ielikt klāt, un nedod Dievs, ka pēc tam, teiksim, tā ir kaut kāda prezentācija, un viņu prezentējumu skatos, bāc, tur kur ir pareizrakstības kļūda, kur tur salaisti punkti vietā, kur tur animācija neiet tā kā vajag, un līdz ar to tas iterācija darbs, viņš tomēr būs kvalitatīvāks, un jā, tas ļoti bieži ir tas moments, kad nenāk tas radošās domas, bet tas mans ieteikums ir sadalīt ziloņu pa gabaliņiem un sākt, lai mazliet mazinātu to stresu. Sāk kaut vai to, kad es uztaisu, teiksim, ja tas ir darbs tāds, vai kaut kāda prezentācija vai kaut kāds rakstu darbs, es uztaisu failu, es uzrakstu virsrakstu, es aptuveni uzmetu plānu un izdaru to, ko es zinu, ko es tiešām, par ko es esmu pilnīgi droša. Un tad man paliek jautājumi, kas te, un ļaut viņam pavēdināties, un ik pa laikam nāk prātā šīs idejas, un es vienmēr stāstu par savu skriešanu, kur tas arī zinātniski pierādīts, ja, kad mēs izējam svaigā gaisā, vai kaut vai pastaigā, manā gadījumā skrienot, kad tad mums pieplūst smadzenēm vairāk skābeklis, un tad īstenībā nāk šīs te radošās idejas. Un tad es varu papildināt, un tad es varu pielabot, es vēl varu ar kādu aprunāties par šo te ideju, ja, un līdz ar to tam darbam, man domāt, es nevaru to izmērīt, bet man tiešām liekas, manuprāt, ka tomēr, ja mēs to darām laicīgi, tas darbs būs kvalitatīvāks, viņš būs pārdomātāks, man būs par viņu ko vairāk teikt, atskaitīties. Forši. Mēs burtiski pēc 2-3 minūtēm ķersimies jau pie iemesliem un risinājumiem, bet patiesībā, man ļoti interesanti norezonēja tā vēl viena doma, ko tu saki, jo tas sanāk tā, skaties, es esmu noguris, man tā prezentācija ir jāsaliek, pat ja nav ģeniāls domas, es viņu salieku kaut kādu melnrakstu, tad es vienalga eju skriet, dzert vai kādu katrs pie mums, kā mums atslogojas, bet tas interesantais man lika, ka tas nozīmē, ka prāts jau darbosies pilnīgi pie cita jautājuma, jo ja sākumā prāts risina abstraktu, lielu, nesaprotamu jautājumu, tad viņš varbūt risinās jau daudz šaurāk, respektīvi, ka pat tehniski sagatavojot tur virsrakstus, failus vai kaut ko, mēs novirzam prātu uz citu jautājumu. Jā, šis ļoti interesants. Jā, šis ļoti interesants. Mēs definējam tā kā citu uzdevumu prātam. Jā, un zini, kas tur vēl par ieguvumu, tas stress mazinās, jo, piemēram, tad, kad es sadalu to zilonīti, tad, kad es izdaru to failu, man bišķiņ paliek tāds apmierinājums par to, ka es kaut ko esmu sākusi darīt. Tā kā, es tagad tiešām varu izlaist gaisu, es varu iet tajā, vakarā mierīgā gulēt un no rīta varbūt ilgāk pagulēt, bet nav tā, ka es tur ceļos un ārprāts, man šitas darbiņš tur gaida. Es sadalu tā kā pa gabaliņiem, un man tāds lēniņām veidojas tāds gandarījums, un es nestresinu sevi. Man neveidojas šis kroniskais stress. Forši. Zini kā, jā, burtiski vēl beidzamais arī man tāds pārdoms pēdējā laikā. Tā prokrastinācija ir atšķirība, vai mēs domājam par tehniskiem darbiem, vai mēs domājam par iedvesmas darbiem. Es to visu nokomentēšu, jo kaut kā vienā brīdī, pat neatsoties uz autoriem, pašam tā domas bija tādas, ka tad, kad ir tehniski darbi, izkrāmēt trauku mašīnu vai tur grāmatvedēji nosūtīt čekus vai kaut ko, kas liekas, tad gan vairāk mēs runājam par tādu slinkumu, par saņemšanos, bet ir tie iedvesmas darbi, kuros, tev ir jāsaliek, tas, ko tu saki. Vai tu velc robežu šeit? Tehniski darbi, kur aizbrauc, izdari, pārcēl, izdari vai izdomā radi kaut ko? Vai tomēr mēs runājam kā par vienkārši darbu grupu, kurus mēs atliekam, kur ir augstas ekspektācijas? Zin kā, es gribētu šeit teikt, ka te ir bišķiņ jāpaskatās
es te gribētu teikt, ka tehniskie darbi ir tādi higienas darbi, kas palīdz mazliet neiedzīvoties tādā riebumā pret šiem te darbiem. Jo, ja es nosūtu grāmatvedē laicīgi čekus vai es tur laicīgi izkrāmēju to trauku mašīnu, tie tādi mazliet higienas darbi. Skaidrs, ka tas arī, ko tu teici tajā sākumā, ja, ka vienā brīdī tur visu gribās menedžēt un mēs kļūstam savā ziņā par robotiem, mēs iedzinām stresā, ka man ir tāds nenormāls darbu saraksts. Es gribētu teikt, ka te ir jādabūt tāds balans, bet tie tehniskie darbi, ja mēs viņus neielaižam, iedomājies, kas notiks, ja tu ielaidīsi, ka tev būs jāizsūta grāmatvedē visi tie čeki, ka tev būs jāizburās cauri, ja? Vai, ja būs tas moments, kad tā traukmašīna nebūs izkrāmēta un būs jau jauni trauki, tad tur var sākties arī ģimenē konflikts bišķiņ, ja? Un es gribētu teikt, ka tas ir tie higienas jautājumi. Skaidrs, ka pasaule bojā neaizies, ja man tajā brīdī varbūt ir citi svarīgāki darbi, varbūt nevajag tur ķerties un krāmēt traukmašīnu un sūtīt čekus, bet ja es varu atvēlēt tur to mazo laiciņu, man būs pašam labāka sajūta. Bet jā, par iedvesmas darbiem es gribētu teikt, ka vajadzētu tā kā domāt, kā man to iedvesmu radīt ar sadalīto ziloni un to iedvesmu radīt. Neatstāt tur vietu stresam, bet atstāt vietu iedvesmai. Tā man gribētu teikt. Ļoti labi, ļoti labi. Jā, jo atkal ne no tādam autoru, bet no dzīves pārdomām ir, ka tā taisnība jau ir, kādreiz tie mazie tehniskie darbi ir tāda nekontrolējums sajūta. Nu, visi kā ir ārkārtīgi daudz. Un citreiz, protams, ja tu apzinies, ka tu pagaidām nedari vajadzīgo, bet ir, tu dabū tādu kontrols vai kustības sajūtu, ja, un tad atkal ir. Nu jā, svarīgi kā pieaugušam cilvēkam droši vien saprast, ja, vai es tagad mūku, lai iztīrītu, mūku, lai iekustētos, vai mūku, jo nevaru, ja, bet nu, tas arī drusciņ, man liekas, radīt to skaidrību. Dace, domāju, ka esam ieskrējušies. Iemesli risinājumi. Droši vien, ka visvairāk cilvēks interesē, jo katram ir tie savi iemesli un vēl jau vairāk interesē gan padalīties, gan kas ir risinājumi. Palīdzi. Jā. Nu, mums ir tāds ierobežots laiks, noteikti visiem iemesliem mēs cauri neiziesim, bet tādus dažus es noteikti varu ieskicēt, un man vispār gribās par prokrastināciju teikt, ka prokrastinācija, tas ir tāds starprezultāts, un jā, tad ir dažādi iemesli, kāpēc mēs prokrastinējam, kāpēc mēs šos darbus neizdaram laicīgi. Un, nu, tāds, protams, prokrastinēšanas pats sliktākais rezultāts, ka mēs vispār neizdaram, aizbēgam, vai arī cieši šī kvalitāte. Un vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ka tie iemesli, nu, nav tā, ka ir viens cilvēks, un viņam ir tikai viens iemesls, kāpēc viņš prokrastinē. Es tagad minēšu dažus tos iemeslus, un skaidrs, ka katram darbam var būt savus iemeslus, kāpēc es nedaru varbūt šito, kāpēc es nedaru šito, un kāpēc es nedaru šito. Un es gribētu sākt ar vienu tādu iemeslu, ko es ļoti bieži redzu gan sarunās ar saviem kolēģiem, domu biedriem, klientiem, un viens no iemesliem ir perfekcionisms. Un tas ir tādas bailes neizdarīt pietiekoši labi. Un perfekcionisms faktiski, ja mēs viņu tā pašķetinām, tas tiešām nāk no bērnības, kur pieaugušais cilvēks, kas mums ir bijis blakām, ir uzlicis pārāk lielas ekspektācijas no manis vai no kāda bērniņa. Sakot, ka, piemēram, ja es izdaru labi, es esmu saņemu, piemēram, 8. vai 9. es nāku mājās, un man vecāki saka, kāpēc nav 10, ja? Tad sagaidā lielāku šo sniegumu. Un tad paliek visu laiku tas vērtējums, ka es neesmu pietiekoši laba. Un šis ir tāds jautājums, ko droši vien ir vērts apzinātā dzīvē palīdzēt ilgtermiņā ar šo jautājumu. Noteikti var psihologi, psihoterapeiti, arī koči noteikti var šeit palīdzēt. Bet, ja mēs esam tikuši līdz tam un sapratuši, ka šis ir tas moments, tad, kas iemesls prokrastinēšanai, tad tas, ko es noteikti varētu ieteikt, ka tad perfekcionisms tā ir kaut kāda mana ļoti augsta latiņa, ko es sagaidu no sevis. Un šeit darētu tāda godīga saruna, kas priekš manis būtu pietiekoši labi, un noteikti sākt laicīgi, lai man ir pietiekoši daudz laika arī salabot, izlabot. Ja, jo tas ir trakākais moments, ko vispār perfekcionists var izdarīt, novilkt līdz pēdējiem vakaram, kaut ko uztaisīt ķep, tad tas pārdzīvojums ir vienkārši nenormāls, vienkārši milzīgs.
Un tas noteikti ir viens no iemesliem, kad es droši vien neizdarīšu pietiekoši labi. Nu tā. Vai tev, Valter, teikt, ir ko piebilst par perfekcionismu? Zini, kā, šis ir ļoti labs jautājums, jo redzi, kā ir, ka taisnība jau ir, es saprotu, ka tā ir tāda iekšējā latiņa, ja, kas kādam no bērnības, bet tā ir mana latiņa, kā jābūt šim darbam, ja, bet tad atkal ir jāsaka tā, ka tās pārdomas visticamāk ir, kur tad ir tā robeža, jo ja pašam ir sajūta, kad ir, un tu nespēji akceptēt citus, tu tā kā negribi arī piekāpties, vienalga. Viens ir perfekts Excelī, viens ir dokumentos, viens valodā, pie tam katram savs ir, vai ne? Vienam ir valoda, vienam struktūra, vienam tāds visu intelektuālā darbā, jā. Jo tas, kas man varbūt, es šeit pat laikam nav jautājums, man ir pieredze, jo tad, kad man rezonē tas, ko teica, laicīgums. Jo tas, kas man norezonēja, bija, ka tad, kad ir bijis laiks, tad man ir bijusi iespēja vai nu minūti, vai 24, vai cik stundas padomāt, vai es varu to darbu izdarīt kaut kā savādāk. Vai man ir vajadzīgs 3A4, vai es varu uzrakstīt 7 punktus e-pastā, vai es varbūt rakstu 7 punktus e-pastā, varbūt es varu uzrakstīt pusotru minūti, nosūtīt audio WhatsAppā kaut kur. Respektīvi, bet vispār prātam ļaut padomāt, vai šim vēl ir citāds izpildījums. Jo, piemēram, tas, kā tu teici par skolu, tur visticamāk nav, tur ir skaidrs formāts, jāuzraksta esē līdz 12. datumam, vai ne? Bet ir taču darbi, kuros mūsu iedoma par izpildījumu krietni atšķirās ar to, kas tur tieši vajadzīgs. Tie kriteriji nav tik definēti, vai ne? Jā, bet tie cilvēki, kuri zina, tas arī, kā tu teici pašā sākumā, tas ir pētīt sevi, pārzināt sevi, zināt, kas ir tie mani klupšanas akmeņi, apzināties, kādas ir sekas tam, tad mēģināt dabūt to balansu starp to, ko es no sevis sagaidu, starp to, ko es varu un kā to vislabāk izdarīt, cik man ir resursi vispār, gan laika, gan pārējā kapacitāte. Jo tas, ko tu arī atzīmēji, ka šeit nedara arī tas ārējais novērtējums, jo tas perfekcionisms, tas nāk, tas ir mans iekšējais novērtējums. Vai priekš manis būs labi vai nē, jo man var izteikt komplimentu, bet mana sajūta ir tāda. Bet tad, kad es apzinos, ka ar mani tas tā ir, tad es saprotu, es zinu, šis ir tas mans jūtīgais punkts, ja, un kaut kad ir jāliek tas punktiņš, un kaut kā man jāiet ir uz priekšu. Tas ir pārzināt sevi. Ja tā doma, kas man šobrīd nāk pēc būtības, ja jau cilvēks ir perfekcionists, bet ja viņš paskatīsies, ka to uzdevumu var izsnākt savādāk, var viņš pazemināt to kvalitāti vai ātrumu, visticamāk, ja viņš nekvalitatīvi tāpat nenosūtīs. Respektīvi, pat ja viņš pazeminās, bet tā iekšējā viņa latiņa vienalga darīja. Vienalga viņa piespiedīs izdarīt pietiekumu kvalitāti uz citu fonu. Labi, perfekcionismus, nebūsim perfekti, būsim labi. Kas vēl ir iemesli? Risinājumi? Jā, nākošais iemesls, ko es gribētu teikt, ir bailes kļūdīties. Un salīdzinot ar perfekcionistu, tad perfekcionistam vērtējumu, viņš sniedz pats savu vērtējumu, bet bailes kļūdīties, man ir bailes, ka es neizdarīšu pietiekami labi tā, kā kāds no manis sagaida, respektīvi vadībā, tur mamma, bērni, nezinu, kāds klients un tā. Un ar šo te bailes kļūdīties atkal ir moments, kad labāk ir sākt laicīgi, tad ir skaidrs, ka man pietrūkst kaut kādas kompetences. Un ir vērts atkal ar šo te pastrādāt. Šeit noteikti var palīdzēt kaut kādi citi cilvēki, kā atbalsta personas, mentori, prasīt palīdzību, prasīt atbalstu, prasīt vērtējumu. Un tas arī ir tāds baigais iekšējais darbs, jo savā ziņā man tā kā ir jāatzīst, ja, ka es varbūt šito tik labi nepārzinu. Un tad es gribētu šeit iedrošināt, uztvert to kā spēli, uzsver to, kā, kad es tagad attīstos, es trenēju savu izcelību, un tad es arī prasu, un varbūt es varu atrast kaut kādu tādu drošu personu, teikt, klausies, man īsti nav ērti tā kā runāt par to, ka es šito nezinu, bet man ļoti, ļoti vajag tavu atbalstu, tavu palīdzību, kā tu domā. Un dabūt to ārējo novērtējumu. Protams, darīt pietiekoši laicīgi, lai var tad arī iesniegt kādam citam to pārbaudīt, skatīties, kas ir tās kompetences, kas tad man ir jāuztrenē, kaut vai šī te pareizrakstība vai prezentāciju gatavošana. Tas 4 acu princips noteikti te var palīdzēt. Ļoti labi. Es tad, kad gatavojos šai sarunai ar tevi, šobrīd mēs ar tevi runājam maijā, šodien silts laiks ir. Un es kādu stundu domāju par šo sarunu, un tā kā drusku atslēdzos no citām lietām, un tad man bija doma, varbūt ārā aprunāties ar tevi.
Un tad savukārt es domāju, nē, kaut kā pierast ir pie galda un viss citas lietas. Un tagad es esmu darbistabā, tur, kur mēs esam parasti. Kas tas ir? Perfekcionisms, bailes kļūdīties vai vienkārši muļķīgs saules siltuma prāts? Kāpēc es neizdarīju, neriskēju ārā, bet runāju ar tevi šobrīd esot savā darbistabā? Es domāju, ka tas tev bija tāds ieradums, ne? Tā drošāk, varbūt drošāk vide. Šī ir laba atbilde. Vakar dzirdēju pavisam, būs viņa mazā remarka, vakar dzirdēju labu psihologu sarunu, kur jautāja, kāpēc bērni 70 reizes skatās vienu to pašu multēm. Un tas, ko tā psiholoģi atbildēja, bija, ka jā, ka bērni ir noķēruši to drošības sajūtu. Viņi grib atkārtot to drošības sajūtu, neskatoties nepārtraukt to pašu. Jā, savā ziņā šis ir labs punkts arī pieaugušiem, vai ne? Viņš ir noķēris savu drošības sajūtu. Jā. Ļoti labi, ļoti labi. Dats, dodamies tālāk. Kāda vēl ir iemesla un risinājuma, un tad es noteikti padalīšos ar kādu savējo. Jā, es jau fiksi gribu pieminēt par to drošības sajūtu, padalīties ar to savu pieredzi. Es stāstīju par to, ka arī man ir bijusi tā pieredze, kad es daru pēdējā brīdī. Un patiesībā šis ir varbūt mans iedrošinājums tiem skatītājiem, kur šobrīd skatās, un arī viņi parasti dara pēdējā brīdī. Mans iedrošinājums vai uzaicinājums, ierosinājums pamēģiniet izdarīt citādāk, jo tad, kad es sāku... Es sajūtu tā kā citādāk to sajūtu, kā es par to jūtos, man bija citādāks gandarījums, un es gribētu teikt, ka šobrīd, tad, kad man tie lielie projekti priekšā, es izmantoju šo te metodi, un man ļoti norizonē šis vārds, ko tu teici, tā drošības sajūta, tas man dod to drošības sajūtu, ka būs pietiekoši kvalitatīvi, ka es būšu pietiekoši pārdomās, un tā kā tiešām dalīt par tiem maziem solīšiem, nesamilzināt to stresu, saņemties, apsēsties un izdarīt kaut ko. Un sākt par to domāt, ventilēt, likt kopā, ķepināt un lipināt kopā. Ok, tas bija tas. Piedod, bet šī patiesībā ir viena doma. Es ceru, ka viņa vēl kādam ir interesanta, bet pēc būtības man pašam tikko norizonēja viena doma, ka es nebiju aizdomājies, jo atkal dušiņi atsaucoties vienā citā rakstā, man bija interesanta tā doma, ko es skatījos par to, kā mainīt paradumu, un tur tas galvenais izskaidrojums, kāpēc mēs nedabūnam jaunos paradumus, ir, ja mēs nedabūnam to foršo gandarījumu sajūtu, to apbalvojumu. Jo tur bija klasisks foršs piemērs par to, ka paņem vakarā vīnu, kā pirmkārt estētiski, atver vīnu skaistā glāzē, apsēdies. Tas ir estētiski skaisti. Otkārt, tev ir kaut kāds ķīmisks baudījums un tāds. Un tad bija tā, ka, bet savukārt, ja tad veido paradumu nedzert vīnu, tev jau nav cita tā gandarījuma, un tad ilgtermiņā spiesties neveidojās. Un tad tev vajag kādu foršu, kaut kādu skriešanu, ēdienu, literatūru, kaut ko citu, kas dod to gandarījumu. Bet es tikko šo pašu analoģiju savilkts, tas, ko tu teici ar to atlikšanas paradumu vai prokrastināciju. Tas nozīmē, ka man tādā jaunajā veidā, man jādabūna vai nu drošības sajūta vai gandarījums, vai ne? Tas, ka es piesēžos ātrāk, jūtos drošāk, neesmu pārstresojies 3 dienas, vai ne? Un ja es dabūnu to garšu, tad visticamāk es iešu un mēģināšu atkārtot to garšu, vai ne? Tieši tā. Šis būs mans. Neskatoties, kā saruna beigsies, es šo domu priekš sevis paņemšu. Man ir super interesanti, mūžīgais students. Dats, jā, vārds tev, vēl iemeslu un risinājumu, prokrastinācija, atlikšana. Jā, viens no tiem noteikti arī vispār ir laika plānošana. Tas ir tāda ļoti liela tēma, bet ļoti bieži es dzirdu, kad gan uz coaching pie manis nāk klienti, kuri saka, man gribētos darīt to, bet man īsti tam nav laika. Un ar laiku plānošanu, šeit tā ir tāda tiešām ļoti liela tēma, bet viens iekritiens, ko es gribētu teikt, kas notiekās ar cilvēkiem, ka viņi ļoti daudz grib. Laikam pie manis kā pie koča nāk tādi, kur tiešām grib kaut ko mainīt savā dzīvē, un mēs diezgan bieži nonākam pie tā, ka cilvēks grib krietni vairāk no dzīves, un bišķiņ pazūd arī tā realitātes sajūta, cik tad tev vispār ir diennaktī stundu un cik tu reāli vari izdarīt. Un tad, protams, mums ir jānonāk vispār pie tādas prioritāšu rediģēšanas, kas tad ir tās tavas prioritātes, kas tad ir, ok, tu gribi ļoti daudz dzīvē sasniegt, bet tad ir jāparediģē, kas ir tas svarīgākais tieši šobrīd, tieši šim te periodam. Un noteikti, tad prioritātes un vēl viena lietiņa, kas ir svarīgi,
atkal mēs atgriežamies pie tā darīšanas pēdējā brīdī, un tādā laika plānošanas mācībās mēs faktiski izmantojam šo Eizenhauera matricu, kur mēs darbus iedalām. Tie divi svarīgākie kvadranti ir ugunsgrēku kvadrants, kas ir tūliņās jāizdara, un ir dārgakmeņu kvadrants. Tad tie ir tie darbi, tie uzdevumi, kas nav jāizdara tagad tūliņās, kuriem ir kaut kāds noteikts termiņš, bet pie viņiem ir ļoti apzināti jāpiestrādā, lai es viņus iekļautu savā tajā nedēļas plānā, lai es tiešām viņus darītu soli pa solim, lai viņi vienā brīdī nekļūst par tiem ugunsgrēkiem, ka viss man tad ir jādara pēdējā brīdī. Tad tiešām laicīgi plānot un darīt šos te dārgakmeņa darbus. Un vēl viena lieta noteikti, ar ko mēs saskaramies tādā laika plānošanas aspektā, kad ļoti bieži ir situācijas, kad cilvēks varētu kaut kādus uzdevumus deleģēt, bet viņš īsti nedeleģē. Ja? Un te, Valter, mēs patiesībā pat atgriežamies pie tā, ko tu saki, pie taviem čekiem, pie tās trauku mašīnas, pie iespējams dāvanām kolēģiem, kad vai izvest suni ārā, un te mēs noteikti varam padomāt, ja man tas darbu saraksts ir milzīgs, tad kuri ir varbūt tie darbi, ko es varu deleģēt. Jo trauku mašīnu tikpat labi izkārto trauku mašīnu mēs varam deleģēt bērniem, čekus, es nezinu, varbūt tomēr ir kaut kādi asistenti, varbūt ir cilvēki, kuriem tas ļoti patīk un kuriem mēs varam uzticēt kaut ko tādu izdarīt. Un tad vairāk uzdrošināties deleģēt un neatstāt visu tikai uz sevis. Bet noteikti pārdomāt, laika plānošana tas noteikti ir par prioritātēm, un ir šis brīnišķīgais Pareto princips, tad, ja man tur ir ļoti daudz tās prioritātes, tad paskatīties par to, kuri tad ir tie darbi, Pareto princips 20-80, tad kuri ir tie uzdevumi, 20% no tie visiem uzdevumiem, kuri man sniegs 80% rezultātu, jo, ir forši, ka cilvēks no dzīves daudz ko grib, bet ir bišķiņi arī jāsavēl par realitāti. Mums tas laiks ir tik, cik ir. Un padomāt, kas tad būs. Ir tas... Šis ir ir interesants. Tas ļauj man atkal saviem vārdiem pateikt, jo man man rezonē tā doma, ka pirmkārt tā, ir forši, ka cilvēki grib, vai ne? Tas ir forši, vai ne? Tas jau ir pusi problēma atrisināt, ka cilvēki grib kaut ko, vai ne? Darīt, mācīties, skriet un tā. Tas būtu forši, bet tas, ko tu saki, respektīvi tāds latviski sakot, reality check esošā laika nogrieznī, jo vienalga, vai es gribu būt miljonārs, vai es gribu sagrābt dārzu, vai es nezinu, tur apskriet, es nezinu kaut ko, bet tekošajā laika nogrieznī, vai ne? Vai tas ir dienā, gadā, vai tas ir tas, vai tas ir tas, vai tas ir tas, šis ir ļoti labi, tāds reality check esošajā laika nogrieznī, Otrs tāds, kas man norezinēja, tas, ko tu saki, respektīvi to plānošanu, dabūt to mirkli pirms prokrastinācijas. Arī mēs šobrīd esam tur dažādās platformās, būsim tur Instagramā un Spotifyā, bet tas, ko es novēroju, ka mirklī tu esi kaut emocionālā burbulī, un tad, kad tu gribi mukt, ir viegli aizmukt uz Instagram, uz citurieni, bet dabūt to pauzi, Pagai, es tagad mukšu apzināti uz stundu, vai man ir tagad, kur es varu tur izdarīt šīs lietas, Un trešais, pēc būtības ir deleģēšana, jo deleģēšana, tas, ko tu pieminēji, ir sevišķi par tiem perfekcionistiem, tur ir problēmas, jo tev ir jāsamierinās, ka cits izdarīs savādāk. Varbūt rezultāts būs tikpat labs, bet viņš būs savādāks, un citam atkal tā sajūta vispār atdod tā iekšā ego. Es viens esmu gudrākais un labākais. Šis ir ļoti labi. Respektīvi, ko es gribēju teikt, kaut kādā mirklī kā sev atgādināt ar zemeni vai tomātu vai ar kaut ko, ka ir tās 5, 10 vai 30 sekundes uzdot šo jautājumu. Tagad atlieku, vai tagad mūku Instagramā, vai tagad varu kādam deleģēt, un vai tas vispār šodien ir jādara, vai tas ir nice to have, vai tas ir tiešām jādara. Respektīvi, dabūt to pauzi kaut kur. Ļoti labi. Ļoti labi. Es vēl gribēju mazliet piebilst par šo, ko tu atgādināji par to mukšanu Instagramā. Šis arī par to laiku plānošanu, kad tas ir par to, kad reizēm cilvēks ir nenormāli pārguris, kad viņš jau ir pārņēmies ar visādām lietām, un ļoti bieži tā mukšana Instagramā arī ir no tā, ka es esmu piekusis
Un ko es ar to gribēju teikt, ka īstenībā, domājot par tādu dzīves balansu, mums noteikti arī jādomā par tādu kvalitatīvu atpūtu, tad arī būs mazāk tā vēlme tajā Instagramā pazust. Tā ir viena lieta, un otra lieta, ko es vēl gribēju piebilst, es tā raiti pieķēros tai laika plānošanai klāt, un par to, kad nāk šie cilvēki, kuri daudz grib no dzīves. Un šī droši vien pat nav tā klasiskā prokrastinēšana, jo viņš tiešām arī daudz dara, bet šī tā, varētu teikt, tā kā pseido prokrastinēšana, bet mēs par viņu runājam, tāpēc, ka cilvēks nāk un saka, es prokrastinēju. Un tagad es prasu, kā tu prokrastinēji, es daru to, bet patiesībā tas pat varbūt nav tik daudz par to prokrastinēšanu, bet viņš ļoti, ļoti daudz ko grib izdarīt dzīvē. Un tas ir forši, bet tev ir bišķiņ jādabū tā realitātes sajūtas, cik tu vari izdarīt, un tad ir jāuztais mazliet tas filtriņš, kas ir tie svarīgie uzdevumi, svarīgie projekti, kas tev šobrīd ir svarīgi. Tā, lai tiešām nesliktu prātā. Gads, tāds papildu jautājums ienāca prātām, tas, ko tu teici, ka, skaties, tas, ko mēs iezīmējām, ka ja tas ir saistīts ar manām ekspektācijām latiņām, tad kaut kādas, es ceru, te risinājumus tādā sarunā tur rodās, ko katrs var izdarīt. Bet es tikko iedomājos, ka tu iepriekš minēji bailes, ja tās ir tās bailes no citiem cilvēkiem, ka es baidos sagatavot atskaiti. Man bija tāds valsts priekšsēdētājs, kurš tad bija brīnišķīgs valsts priekšsēdētājs, kurš nepieņem nevienu Excel, ja tur nebija formulas iekšā. Un tad viņš vienmēr atrada, ko pieformatēt un izdarīt. Es domāju, ka es vēl tagad baidītos viņam kaut ko sūtīt, jo viņš noteikti atsūtīs atpakaļ. Es domāju, vai ir kaut kas vai tava pieredze, ka tad, kad tas ir vai iedomu līmenī vai fiziski saistīts ar citu cilvēku reakciju, kur tu zini, ka viņš visticamāk atradīs kaut kur piekasīties tev. Ko tu saki par šo? Redz, Valter, te mēs atgriežamies atkal pie cilvēku tipiem. Man gribās atsaukties uz tavu sarunu ar Aldi, jo patiesībā, ja tu zini, ka tas priekšnieks piekasīsies un meklēs, kur tā formula ir vai nav, tad šeit ir divi varianti. Vai nu pieņemt, ka viņš ir tāds, un varbūt runāties ar viņu un pateikt, klausies, man visu laiku sajūt, ka es neesmu ritījis, un tu tur man visu laiku meklēji formulu. Otrs variants, otra iespēja vispār to pieņemt kā izaicinājumu. Viņš man īstenībā parādīja foršu formulu, es arī vispār forši, ka es viņu zinu, ja, ka es varu to pielietot pēc tam dzīvē. Tā kā te ir tādi atkal izvēles variants, vai nu es pieņemu un tā kā parunājos ar to cilvēku un pastāstu, kā es jūtos, un mēs saprotam, kādi tipi mēs esam un pieņemam to, vai otrs pieņem tiešām kā izaicinājumu, varbūt man tas cilvēks ir vispār kā tāds paraugs, un es paņemu no tā vislabāko. Mācos, trenēju savu izcilību. Jā. Pozitīvā veidā paraugs, vai ne? Vai viens var baidīties kā hierarhijā vecumā, otrs pozitīvā. Labi. Dace, ir vēl kādi iemesli risinājumi, kas nāk prātā no prokrastinācijas? Jā, es vienu vēl gribu, es zinu, ka mums ir laiks, bet tomēr vienu es gribu, jo tas ir tāds, reizēm mēs nesākam darīt, tad, kad mums ir sajūta, ka tas darbs ir milzīgs. Piemēram, ko es varu minēt kā piemēru, es varbūt negribu stāties augstskolā šausmas 4 gadi vai 3 gadi, man tagad būs jāmācās. Varbūt es nesāku vispār tur lasīt kaut kādu grāmatu, tāpēc, ka viņa ir gara. Tie paši diplomu darbi un bakalaura darbi arī grūti viņiem piešķirties, tāpēc, ka tā sajūta, ka tas ir milzīgs darbs. Vai arī, piemēram, es varētu teikt, man pašai ir bijis tāds mērķis, es vienmēr lepojos, droši vien visi zina par maniem tiem nospietajiem kilometriem gadā, ja? Un ja tā paskatās, tad liekas šausmas labāk vispār nesāku un tā. Bet šeit, kas var palīdzēt ar šiem darbiem, un šis ir ļoti saistīts ar potenciālu realizēšanu, ja? Par to, ka, augstskola, grāmata, diploma darbs, tur nosprieti maratonu, pusmaratonu vai kilometri, kas dod pārliecību par sevi, tas ir potenciāla realizēšana. Un šiem darbiem noteikti tas, tā frāze, ko var atcerēties, sadali ziloni. Un augstskola, jā, tur ir tie 3 gadi jāstudē. Man varbūt ir bailes, kā es tur varēšu samanedžēt ar laikiem, kā man būs, teiksim, ar naudām, bet šeit noteikti var sadalīt ar ziloņiem tādā ziņā, ka sadalīt ziloni tādā ziņā, ka es varu vismaz sākt 1. gadu, vismaz paskatīties, kas tas ir, nenobrenzēt.
Ok, ja man tur nesanāk pēc tam kaut kas ar laikiem, ar naudām, es paņemu akadēmisko, pēc tam es atkal atsākšu. Jā, varbūt neatsākšu, bet vismaz mēģināt. Ar diplomu darbiem atkal tas pats moments. Uztaisām vispirms failu, saliekam satura rādītāju, sāku meklēt literatūru, rakstu to, ko es zinu. Un šeit brīnišķīgi ir tāda metode, Pomodoro metode, kad neatceros atkal autoru, kurš par šo te runāja, bet princips ir tāds, kad es iedodu uz sev laiku, ka tagad es rakstīšu to diplomu darbu vai bakalaura darbu, un es paņemu laiku, piemēram, ka tagad es darīšu stundu šo te darbu. Un tas, kas tur ir būtiski, kad es arī atslēdzu visus kārdinājumus. Es sev pasaku, ka es tagad rakstīšu, un es neko citu nedarīšu. Es neiešu pēc kafijas, es nevēršu vaļā Instagramu, es telefonā būšu nogriezus skaņu, vispār pagriezus otrādāk, un rakstīšu, tagad uz stundiņu man atskanēja zvans, visas pārtraucu un eju darīt kaut ko citu. Un arī tad, ja man nenāk tā iedvesma, es nedrīkst darīt kaut ko citu. Tad man jāsēž ir pie tās baltās lapas. Tā ir tāda disciplīna, bet, ticiet man, kaut kādā brīdī es sēdēšu pie tās baltās lapas, bet vienā brīdī es tomēr iedomāšos, kaut ko es te zinu, kaut ko es te varu uzrakstīt. Un jā, tad sadalīt ziloni un mazie soļi katru dienu. Ja? Tagad tas ir, šie te ir tādi mani atslēgas teicieni, kas ļauj izdarīt tādas lielās lietas. Bet labi, es tikai varu padalīties, jo man līdzīgi Pomodoro, Neil Fiore, The No Habit, ir ļoti līdzīgi pieeja, ka tev tā pusstunda, tev tad ir jāatslēdz visu, un tev pusstunda ir jāpēc. Un pie tam viņš ir pat pareiķinājis, un es diezgan empiriski jūtu to pašu, ka pirmās 7 minūtes gribās mukt. Un pēc tam 20 minūtēm atkal tev ievēl, tad atkal vajadzīga tā pauze, jā. Un tur ir tiešām tā sākšanas, jā. Dācis, zini kā, pirms taisam kopsavilkumu, iedod man tādas ekspresa situācijas, domājot par šodienu, un man interesē tavs viedoklis. Skaties, es tā klausos tevi un domāju par saviem šodienas darbiem vēl. Un man šodien ir jāpiezvar vienam Latvijā zināmam māksliniekam, tur saistībā ar vienu projektu, es viņu nepazīstu, man tikai numurs. Varbūtība, ka viņš nepacels vai mani pateiks, nē, es negribu sadarboties, ir liela. Un es tā tagad skaļi domāju, pulkstenis jau ir tūlīt, jau būs pēcpusdienas, un esmu izdarījis. Visticamāk, es arī jau lēnām sāku atlikt. Iedod man risinājumu. Vai tev viedoklis? Es tevi gribu iedrošināt, tad tas risinājums būs tāds, mēs pabeigsim sarunu. Es gribu faktiski tevi izaicināt kad, cik ļoti tu gribi tomēr ar to mākslinieku sadarboties, cik ļoti tu gribi to sadarbību? 10 vaļu sistēmā 8. 8, noteikti gribu 8. Okay. Tad es gribētu tevi izaicināt, kā būtu, ja mēs pabeidzam sarunu, tu saņemies un uzreiz arī piezvani viņam. Tā, 1, 2, 3 zvani. Labi. Tad aiztaisu acis, un es sasaukšos uz tevi. Es teikšu, Daci man teica, lai es tev piezvanu. Un tad es tev noreflektēšu. Labi. Respektīvi, metode tiešām reizēm ir aiztaisīt acis un izdarīt un neļaut sev to periodu. Lekt augstā ūdenī, es to teiktu, jā. Jā. Labi. Otrs ir, es secināju, ka kaut kā tas ir tāds, zināms, darba sastrēgums izveidojies un par to, ka ir atsevišķas sarakstes, kuras ir šodien jāizdara, bet es zinu, ka viņas multiplicēsies nākamajās sarakstēs, ka tas nav tā kā aizmirsti vai deleģē un izdari, bet tur būs nākamās sarunas, kas būs tālāk. Un es ar kaut ko jūtu, ka kaut kāda iekšēja reakcija, droši vien, ka es varēju to izdarīt jau šorīt 7, bet visticamāk, vai es izdarīšu šodien 4 vai 5 pirms hokeja vai neizdarīšu nemaz. Ko ar šādiem darīt? Te atkal ir tas pats, ja tu vari pagaidīt, labi, tu vari rītdien, ja teiksim, ir tas moments, kad es parasti savus darbus salīdzinu savai atskaitīšanās partnerei, tad es parasti par nedēļas darbiem atskaitos, es esmu izdarījis visu, tas, kas ir tas darbošais, ka neviena bumbiņa nav nokritusi. Zini, tā kā tā spēlītē, kur mūsu bērnībā bija tāda spēlīte, kur vilks ķer bumbiņas, ja? Oliņas, kas tur ripo, ja? Un es parasti to salīdzinu, tā kā, es esmu noķērusi visas oliņas, neviena nav nokritusi zemē, neviena nav saplīsusi. Tad man šeit tev ir jautājums, vai tev rītā būs tam darbam laiks? Un kā tas ietekmēs, vai tur nevar iestāties lielākas sekas, un te atkal noteikti, saņemties, ieelpot gaisu un tomēr
izdarīt. Varbūt, kad paliek vieglāk. Būs pašāks Šis ir labs, nē, bet skaties, es paņemšu laikam to vienu racionālu. Interesanti, kas katram norizonē prātā, jo es paņemšu šobrīd vienu racionālo, iestāsies lielākas sekas, jo ja pēc tam es būšu iedzinējos un man jau būs ne tikai jārisina, bet vēl jātaisnojās, ka es risinu to jautājumu vēlāk, es jau esmu kaut kādā mīnus pozīcijā, ja? Tad manā gadījumā ir sekas, lai es esmu līdzvērtīgs tādā sarunā. Ļoti labi, ļoti labi. Zini, kāda atsevišķa? Pēc būtības ir tā, ka šī saruna jau ir tāda, ka tā negribas darīt citus darbus, ka mēs varētu bezgalīgi runāt. Bet, lai mēs šodien izdarām vēl kaut ko citu papildus šai sarunai, iedot tādu savu rezumē vai apkopojumu. Nu, ja tavs ieteikums cilvēkam, kurš kaut kur sajūt šo prokrastināciju vai darba atlikšanu, kas būtu tas vērtīgākais, ko tu viņam iedotu vai sasumētu no šīs sarunas? Jā, es noteikti gribētu atgādināt par tiem... Par sekām, kas notiek tad, ja mēs prokrastinējam, padomāt par to, ko tad es vispār dzīvē gribu sasniegt, un padomāt par to savu potenciālu. Es domāju gan par tiem lieliem darbiem, un skaidrs, ka tie lielie sasniegumi veido šie mazie sasniegumi, un tas ir par potenciālu. Otra lieta par stresu. Atcerēties par to, ka tā atlikšana, viņa tomēr vairo stresu, jo arī, ja tu šodien tagad nepieķersies klāt tam e-pastam, viņš vienalga tev te kaut kur prātā sēdēs, ja, un tas hokejs varbūt arī tur tāds, visu laiku tu domās, man vēl bija jāizdara tas, un noteikti domāt, pāanalizēt, kas ir tie iemesli, kāpēc es nesāku darīt kaut kādus darbus, un tad mēģināt meklēt, kas ir tā mana metode, kas ir tā mana formula, kā es to varu izdarīt. Un jā, sadalīt ziloni, mazi soļi katru dienu, meklēt palīdzību tiešām psihologu, psihoterapeiti, par perfekcionistiem runājot. Coachi ir brīnišķīgi prokrastinēšanas tādi izveidinātāji un atbalsti šajā te jautājumā. Bet katrā gadījumā noteikti arī skatīties uz to dzīves balansu kopumā, lai nav tā, ka mēs esam tagad ieurgušies un visu nenormāli darām kā tādi roboti, lai sanāk arī višķiņi atpūsties, lai sanāk to dzīvi pabaudīt, jo dzīvojam mēs šodien. Un jā, tad meklēt tādu zelta vidusceļu, iepazīt sevi un mēģināt izdarīt vislabāko, ko es varu. Tāds piedod, kā vienmēr papildu jautājums, kad treneris pasaka, beidzamais jautājums būs vēl 5 vai 10. Te bija labs komentārs par to, ka es domāju, ka tas bija rezonē uz tavu teikto par atskaitīšanos partners. Kas tas pa zvēru? Vai tas ir maksas pakalpojums, vai tas ir gudri nosauks tavs priekšnieks, vai tu maksā kādam, kuram tu piekdienā atskaities? Izstāst vairāk. Jā, man ir... To sauc angļu valodā, anglicismā accountability partners, un es viņus latviskojos atskaitīšanās partners, un man ir tāda laime, kad es ieraudzīju Facebookā viena dāma bija ierakstījusi tādu ierakstu, ka viņa meklē šo te atskaitīšanās partneri. Un jā, šodien 5 mēs arī ar viņu tiekamies, čau Laima, un tiekamies, un mēs tiekamies, man liekas, jau 4 gadus, varbūt 4,5, un ko tas nozīmē, mēs tiekamies otrdienās 5, ja kādreiz gadās kaut ko tur bišķiņu pārplānojam, mēs esam pietiekoši elastīgas, un ko mēs darām, mēs padalāmies, kā mums ir gājis pa nedēļu, ar uzstādītiem nedēļas uzdevumiem. Var teikt, arī atbalstam vienu otru, tev forši šodien sanāca, vai, klausies, šodien kaut kā tā, ja, kas tur notiekās, un uzstādām jaunos mērķus, un tas iegūms ir tajā, ka tad, kad tu apsoli tā kā otram cilvēkam, tad ir tāds dubults spēks. Lai gan es gribētu teikt, viņš reizēm tā kā spiež, bet, jau kaut kā es esmu iemācījušies deleģēt, nevis deleģēt, bet, respektīvi, iedot sev kaut kur atlaides, ka es esmu noķērusi kā vilks tās oliņas, ja, un kad ir kaut kādas lietas, ko es varu pārlikt vienkārši, lai neizdegtu, lai nepārdegtu. Bet tas ir brīnišķīgs rīks, jo tas atskaitīšanās partneris, viņš reizēm var nostrādāt, mums arī sakrīt tās jomas, kur mēs darbojamies, kad var nostrādāt arī kā kaut kāds atbalsta sniedzējs. Es zinu, ka es esmu Laimai kaut ko ieteikusi foršu, un citreiz saku, Laima, klausies, kā tu tur dari to vai to. Un ka tas nav tāds uzbāzīgs padoms, bet es saku, prasu, kā tas ir, kā tu to redzi, un es dabūju tādu atbalstu. Gan motivāciju lielāku, darīt dubulto motivāciju, ja es esmu apsolījis gan sev, gan viņai, gan arī citreiz varbūt kādu padomu un atbalstu, kā to labāk darīt. Tā kā, jā. Un tikai
Precizējums, Laima viņai nav cita formāla loma, viņa nav tavs dzīves partners vai dzīves vēl kāds, ja, vai priekšnieks vai dēls vai meita, ja, tad tas ir brīvprātīgs princips, kur jūs saka. Ko Laima saka, ka tu neizdari? Tu otrdien pēc kārtas un saki, neizdarīju, Laima. Ko viņa tev saka? Laima man ir ļoti pieņemoša, tur vairāk tas iekšējais spiediens, ka es taču viņai apsolīju. Un es arī viņai neko noteikti nepārmetu, bet kaut kur tad paklausīs tā paga, jo šis arī ir viens no momentiem, kad citreiz rakstīt tādu atskaiti var būt kā motivācija, kad es aizpildu, piemēram, stāsts par to, kad kā es vispār sāku sportot, man bija pie sienas vispār tāds, tā kā rūtiņās sagrafētas nedēļas dienas, un es rakstīju iekšā. Šodien es noskrēju 5 km, šodien es vingroju 30 minūtes, un man vienā brīdī bija tā, ka tur viss katru dienu tās rūtiņas ir aizpildīts, ja, un tā ir nenormāla krūta sajūta. Liekas, kā es tur vispār atstāšu tukšu? Nē, vai saņemies un izēj ārā tagad, kaut vai 4 km, ja, vismaz kaut ko tur ieraksti. Tā kā arī tādas atskaites, kā tāds var motivēt. Reizēm ir daži cilvēki, kurus tas motivē, kad es varēšu ierakstīt smuki atskaitē, vai tur nosūtīt savam priekšniekam, vai rekur savam accountability partnerim atskaitīties. Ja? Šitos es izdarīšu, šitos es izdarīšu. Šitas ir ļoti labi. Dace, zini kā, ļauj man, jā, kā vēlreiz tēma ir tik interesanta, un mēs esam no vienas puses nedaudz pāri laikiem, bet ļauj man arī tādu mazu apkopojumu no savas puses. Jo pirmkārt, man tiešām likās interesanti priekš sevis, kā priekš studenta, tā ideja par to potenciālu. Jo es viņu paņēmu tādu, ka tu visu laiku skaties uz kādiem pārmetumiem sev, ka tu neizdari šitāds un tāds, bet pastīties uz darbu, kuru gribās atlikt kā uz potenciālu. Un ja es tur neredzu savu potenciālu, tad varbūt tur ir kāds cits dziļāks iemesls, tur bērnība, citur, ko atkal mūsdienās var forši risināt. Jā. Otra ideja man patiesībā, es arī nebiju tā priekš sevis aizdomājies par to, ka pielietojot šīs jaunās metodas, vai tas ir zilonis, vai pomidoro, vai fiore, vai kāds, bet dabūt to foršo gandarījumu vai drošības vai patīkamo sajūtu. Jo tad ir varbūtība, ka mēs mainīsim to paradumu daudz, daudz lielāka, bet atkal ne tikai ar spēku, negatīvismu vai saņemšanos, bet zakojoši. Jā. Trešais, man kaut kur vēl tā doma palika par to, ka, tāda zinām veida apzinātība, bet tādā vieglā formā par to, ka dabūt to pauzi, pirms es tur atlieku, ķēru Instagrams, hokejs vai kāds, man visticamāk ir labi, ja man būtu x sekundes pareflektēt. Varbūt es varu to nodeleģēt, varbūt varu citā formā, varbūt varu šodien iesākt, rītā pabeigt, bet, respektīvi, ka man ir tādas, Fords teica, grūtākais, ko darīt, ir domāt, tāpēc tik maz cilvēku to dara, bet, kad es padomāju, jā. Un interesanti ideja, kas nav izmantot kāds atskaitīšanās partners, jā, tagad visi rakstīsim Laimai, varbūt Laimai būs 100 atskaitīšanās partneri no viņas puses. Vēlreiz lielu paldies, jā, tad Dacis Krastiņam, partners un savādāk dzīves laika plānošanas efektivitātes trenere, eksperte, jā, tad tu palīdzi gan mūsu klientiem, gan saviem klientiem, gan citādu veidu kursos. Pēdējais testa jautājums, kuru tu nezini? Ko tu šodien iemācījies pati no sevis vai no šīs sarunas par prokrastināciju? Ko tu iemācījies? Jā, Valter, vispār paldies par šo sarunu. Brīnišķīgi ar tevi aprunāties vienmēr, to arī, kā var teikt, izaicina to manu domāšanu. Un, laikam, tas, kas man aizķērās, bija šī ideja, es to tā nebiju vēl noformulējusi. Man ļoti patīkās šī ideja par drošības sajūtu, kas šeit izkristalizējās, kad man veidojās lielāka drošības sajūta, ja sāku darīt laicīgi, un tas man noteikti iepatikās, jā. Paldies par šo te izaicinājumu, tādu ierosinājumu, kas man aizķērās. Forši. Tagad iedomājies, ka visos televīzijas šovos es spiežu pogu un tur visi aplaudēja. Dats, paldies tev. Ja kādi jautājumi, tad noteikti var atrast sociālos tīklos. Tiešām paldies, ļoti saturīgi saruna. Paldies un visiem klausītājiem arī. Un Valter, gaidu ziņu, ja, par to, ka ir izdarīts. Man jau pāris sekundes man viņam jāzvana, jā. Paldies. Paldies.